Sveicināti klausītāji un skatītāji, te atkal podkāsts, kas tas vispār bija, un es, Anastasija Tetrenko-Supe. Šis ir podkāsts, kurā mēs ar ekspertiem, zinātājiem, pratējiem runājam par lietām, kas ir likušas pacelties uz acīm, sastresoties ik pa brīdim un uzdot vienu vienīgu jautājumu, kas tas vispār bija. Un ziniet, šodien no rīta, taisoties jau no paša agra rīta uz ofisu, uz letu, lai ierakstītu šo te raidierakstu, es nesapratu vienkārši, kā šajien nokļūt, jo likās, ka ir visi grēku plūdi notikuši vienā dienā. Naktī uz 26. augustu ir nolijusi puse augusta normas. Martins ir apkopojis datus par to, ka ir vairāk nekā 1500 zibens izlāžu bijis, un es pamostos no rīta un nesaprotu, ko ģērbt, jo ir plus 10 grādi. Plus 10 grādi ir apkuras pieslēgšanas robeža, un es atgādinu, ir augusts. Un šodien mēs parunāsim par to, vai vispār mums ir bijusi šogad vasara. Vai skatoties uz savām to starp bildēm, ko mēs esam sabildējuši, vai mēs varam teikt, ka mēs vairāk bijām kurtkā, vai arī ar lietusargu, vai arī peldkostīmā, un vispār, kas notiek ar klimatu, vai Ziemassvētki joprojām, vai mēs varam cerēt uz Ziemassvētku brīnumu un sniegu, vai arī mums ir jācer tikai uz kaut kādām dabas kataklizmām. Un šodien pie manis ciemos ir tad vairāki speciālisti, kuri ir spējīgi atbildēt uz šiem jautājumiem, un tātad ciemos ir Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošā pētniece Gunta Kalvāne. Sveika! Sveika! Kolēģi. Tāpat mums viesos ir Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra datu analītiķe Agate Baumane-Kuka. Sveika! Un aviācijas sinoptiķe Sintija Moldengauere. Un mums ir arī meteoroloģijas entuziasts TV3 laika ziņu moderators Martins Bergsteins. Labrīt! Viens jautājums. Kas šobrīd notiek? Vai jūs no saviem skatu punktiem varat raksturot to, vai tas ir normāli, ko mēs redzam aiz loga, to konstanto lietu, laika temperatūru, kas šķiet nevajadzētu būt tik zemai? Kā jūs skaidrotu, kas šobrīd notiek? Tas, kas faktiski šovasar, vispār sākoties jau no aprīļa, mums bija aprīļa vidus, ja nemaldos 18. aprīlis ar plus 28,4 vai 4,6 grādiem. Tātad vasarīgs karstums mums bija aprīļa vidū, un kopš tā brīža mūsu reģionā sāka dominēt cikloni. Un kā sāka tie dominēt, tā arī turpina dominēt. Un tas ir tas galvenais iemesls, šī pastāvīgā atmosfēras cirkulācija, kur faktiski šis anticiklons ir izvietojies virs Rietuma Eiropas, tas griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, un tad ciklons, kas griežas pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, faktiski šīs divas gaisa masas nodrošina to, ka mūsu reģionā nepārtraukti ieplūst šis augstais gaiss. Un līdz ar šo augsto gaisu nāk arī nokrišņi. Un, diemžēl, Latvija šogad ir bijusi tādā zonā, kad visu laiku līst. Un daudz līst. Es papildināšu, ka ne tikai Latvija, bet arī Lietuvā un Igaunijā ir tieši tādi paši laikapstākļi. Viņu bilžu arhīvā droši vien arī ir lietus sargi un sēnes, jo vajag skatīties uz pozitīvo, jo ir arī pozitīvie momenti. Un, piemēram, gruntsūdeņu līmeņi, es domāju, šogad ir atkal atpakaļ normā, jo visas iepriekšējās vasaras ir bijušas ļoti netipiski sausas. Es skatos, ka, paldies par to pašu dienu aprīlī, vienu silto, kad mēs varējām sapriecāties. Jā, jūlijā bija karstumviļņi rīt. Pāris karstumviļņi, bet kā tas nākas, ka šeit mēs izjūtam tādu augstumu, sauksim lietasamos vārnos augstumu, un kaut kur nedaudz līdz 1000 kilometru attālumā ir tie karstuma viļņi. Kā tas nākas, ka relatīvi nelielā teritorijā ir tik krasas atšķirības šajos laikapstākļos vienā laikā? Tur Mārtiņš jau ļoti labi izskaidroja, kad ir šis ciklons un anticiklons, kā Rietuma Eiropā anticiklons, un mums ir ciklons, un tas mūsu ciklons diezgan spēcīgs, un viņš bloķē anticiklonam atvirzīties uz mums. Parasti tās, kāpēc mums bija, varbūt var teikt, kad visi pieraduši varbūt gaida karstās vasaras, jo dominē no dienvidu austrumiem, no Krievijas ieplūst siltais gaiss. Tas ir standarta vasarā. Parasti rudenī iegriežās viss un no rietumiem. Šajā vasarā, pateicoties diemžēl ciklonam, mums no rietumiem visu laiku ir rietumu vēji. Ja vienkārši cilvēki paskatītos līdz, tad, kad bija austrumvējš, tad mums bija silts laiks dienvidu austrumu, kā rietumu, ziemeļa rietumu. Tā visu laiku augstais gaiss ieplūst no ziemeļiem, no Skandināvijas, nāk iekšā. Un šīs dienas ir sevišķi intensīvi nāk iekšā šis
šis augstais gaiss, un kā pat teica, šobrīd virs mums Rīgā 10 grādi, bet ūdens jūrā ir šobrīd 17 grādi. Tas nav tā kā, bet tas ir iemesls, kāpēc. Šodien mums virs galvas ir šie negaisa mākoņi, ūdens ir silts, nāk augstumos ir augsts gaiss, viņš nāk, ir šis siltais ūdens, un tur veidojas šie mākoņi, un ar ziemeļrietumu vējiem, kā mēs saucam viņu līča efektu, un Rīga ir tas punkts, kas ar ziemeļrietumu vējiem dabona visu skaistumu, šodien tos negaisus un lietu, un tālāk ar līnijām mēs varam vilkt no Rīgas uz dienvidu austrumiem, un tur arī noteikti ogra bija. Mēs redzējām no rīta, skatījos līdz Lielvārdei kaut kas bija, bet Lielvārdei tā teikt atblāzmas no Rīgas. Bet pārējā Latvijā var teikt, vēl virs Kolkas tur bija, bet arī tas virs līča, tur pārsvarā trāpīja virs ūdens virsmas bija šie negaisi. Un tas arī var teikt, vispārējā Latvijā kaut kur nedaudz bija virs pie Liepājas, kaut kur Baltijas jūrā, bet tā. Piemēram, šodien draudzene sūta no Limbažiem, kāds negaiss, viņš rāda saulīt spīd. Ko jūs tur stāstat? Bet vai tas, ko mēs tagad redzam, tas ir uz palikšanu? Ziniet, normāli ir apspriest. Manā bērnībā vasarā bija tur tā, es visu bērnību skraidīju šortos, peldējos un mazam ko vēl tur darīju. Un tagad redzi, jāsteigā botās visu vasaru. Vai tiešām ir tā, ka tās vasaras tagad ir citādākas nekā bija kādreiz? Vai tas mums vienkārši liekas tā, jo kādreiz zāle bija zaļāka? Jā un nē. Jo mums jāatgriežas atpakaļ par to, kā veidojas vispār mūsu atmiņas, jo mēs mēdzam paturēt prātā spilgtākos, zīmīgākos notikumus, un es domāju, ja arī klausītāji padomātu, tad viņiem patiešām būtu manā bērnībā Ziemassvētkos bija -27 un sala kājas baznīcā, vai jā, es jau atklāju peldēšanas sezonu aprīlī. Mums ir tendence paturēt prātā spilgtākos notikumus, jo īpaši no bērnības, jo tas mums asociēs ar ļoti patīkamu laiku. Bet mūsu dati rāda, kad mainās klimats, un te ir jāatcerās, šis, kas notiek šogad, tie ir laikapstākļi. Mēs runājam par 1 gadu kaut kādā laika posmā, un mēs nevaram pateikt, jā, šis ir normāli vai šis nav normāli. Norma mums ir tad, ja mēs paskatāmies vismaz 30 gadu periodu, kolēģi man māja ar galvu, un tikai tad mēs varam pateikt, vai šī ir bijusi tipiska vai netipiska vasara, vai attiecīgi viss gads vai sezona. Bet es droši vien varbūt došu vārdu kolēģiem, kas tad notiek ar Latvijas klimatu, bet vēl jāpaturprātā, ka klimats ir ļoti dinamiska sistēma, un atbildot uz tavu jautājumu, tā vienmēr ir bijis un tā vienmēr arī būs, kad mums būs dinamiska, mainīga sistēma Dienvidu Eiropā kā tāpat, un tāpēc mums ir šīs reģionālās analīzes, prognozes modeļi, jo kas dara Dienvidu Eiropā, nedara iespējams mūsu reģionam. Jā, varu paturpināt par šo no klimata puses. Īstenībā normu var skatīties arī 20 gadu garumā, bieži vien tā sanāk, bet Latvijā mēs, un arī Pasaules meteoroloģijas organizācija, pēc kuru vadlīnijām mēs vadamies, apskata 30 gadu vidējos rādītājus, lai raksturotu kaut kādu tādu vidējo klimatu laika periodā. Un tad, var sākt ar to, ka klimata pārmaiņas mēs skatāmies attiecīgi, salīdzinot kaut kādus 2 periodus. Latvijā konkrēti mums tas ir references periods, mēs tā to saucam, kas ir 961. gads līdz 90. gads. Tas ir mūsu references periods, un tad šobrīd ir aktuālais tas normas periods, klimatiskais normas periods, 91. līdz 20. gads. 2020. gads. Var teikt, klimats ir mainījies starp šiem 2 periodiem. Vidējā gaisa temperatūra ir paaugstinājusies par 1,2 grādiem, un arī vasaras ir kļuvušas siltākas. Vasaras ir kļuvušas mazliet mitrākas, ja es pareizi tagad atceros. Un īstenībā tāds indeks kā vasaras dienu skaits, kas ir dienas vasarā, vai vienkārši kādas dienas, kad maksimāla gaisa temperatūra ir virs 25 grādiem, arī ir paaugstinājušās. Tā kā mēs varam kaut kā izsacināt, ka agrāk īstenībā varbūt nebija tik silts vasaras, kā mēs atceramies varbūt mūsu vecāku dzīves laikā. Un varbūt labās ziņas šajā gadījumā ir tādas, šādā dienā, kad ir tāds vēss un tā, mēs varam cerēt, pateicoties klimata pārmaiņām, ka nākotnē gadsimta vidū, gadsimta beigās būs vēl aizvien vairāk, paaugstināsies šis vasaras dienu skaits vai tropisko nakšu skaits, kas daudziem ļoti paliek atmiņā, tāpēc, ka tās ir tās diezgan grūtas naktis. Tās palielināsies.
skaits būs lielāks, un tad, varam tā domāt, ka būs mazliet siltāks arī augusta beigās. Bet, kā jau minēja, tad klimats ir dinamisks, no gadiem atšķirās, un tāpēc arī mēs skatāmies uz šīm vidējiem rādītājiem, lai tas ir vidējais. Bet tas 1,5 grāds, teiksim, ja mēs izliekam istabā temperatūru ir 21 vai 23, baigo atšķirību mēs nejūtam. No tāda globālā klimata, tas 1,5 grāds, kas ir plusā normai, tas ir daudz? Es vienmēr bērniem, kas nāk pie mums ekskursijās Latvijas universitātē, saku, tev gaisa. Tava temperatūra ir 36,6, tu jūties ļoti labi, un tagad padomā, kā tu jūties, ka tev ir 37,8 vai 38,1. It kā 1 grāds, kas tur liels, bet pašsajūta ir pilnīgi diametrāli pretēja. Un tieši tas pats notiek ar mūsu planētas Zeme ekosistēmām. Jebkāda veida izmaiņas, tā ir iejaukšanās dabīgajā sistēmā, un tas atstāja iespaidu. Un pat ja mums liekas, ka vasaras būs siltāks, tas ir fantastiski. Tā nav, jo tas nāk ar daudzām blaknēm, un droši vien mēs arī raidījumu gaitā par tām tālāk runāsim. Un es vēl gribēju piebilst, ka svarīgi vēl paturēt prātā, ka klimata pārmaiņu rezultātā laikapstākļi kļūst arvien nepastāvīgāki. Martinam ir grūtāk prognozēt, kas tad varētu būt. Lauksaimniekiem ir grūtāk prognozēt, vai šogad būs labs gads, es domāju, labs tādā ziņā, ka es nopelnīšu, vai tieši otrādi man visu laiku nemitīgi jāpārstāda savi sējumi un jāpapildina visu laiku dažādi herbicīdi un tā tālāk, jo silts un mitrs laiks patīk ne tikai sēnēm, bet arī dažādām baktērijām, slimību izraisītājiem un tā tālāk. Un jo vairāk mēs iegūdam šos, piemēram, kaut kāds apstrādes līdzekļus augsnē, jo vairāk tas mums jādara gadu no gada vairāk un vairāk un vairāk. Un tas kļūst ļoti dārgi. Un tas pats arī, piemēram, piena cenas ir saistīts ar klimata pārmaiņām, kas varbūt sākumā liekas kādā sakarā, bet tas tā ir, jo tas atkal ir kaitēkļi, slimības, un arī piena tā iegūšanas apjoms karstās dienās strauji samazinās, jo arī lielopiem nepārāk patīk karstums. Un arī mums, kā cilvēkiem, arī nē, jo ir arī pētījumi, kad pieaugot gaisa temperatūrai pa 1 grādu, ja ir plus 27 un uz augšu, produktivitāte samazinās par 10%. Un tas ir mums, kā ofisa cilvēkiem, varbūt nekas, bet padomājiet par tiem, kas strādā uz lauka. Un tad bija arī vēl viens pētījums, ko studenti saka, nē, tas nav saistīts. Skaistās kleitas paliek dārgākas, tāpēc, ka kokvilna paliek dārgāka, un tāpēc, ka fabrikās ir karsti un cilvēki nevar tur strādāt. Viņiem attiecīgi vairāk ir jāmaksā. Tā kā uz klimata pārmaiņām ir jāskatās uz tādu sistēmu, tas patiešām ir ļoti komplekss, sarežģīts, dinamisks, kā mēs jau runājām, process. Un viena maza nianse ietekmē, tas ir tāds sniega lavīna. Viens mainās, tad mainās viss pārējais, nemaz nerunājot par dabiskajām ekosistēmām. Tas, ko mēs redzam līdztekus tātad gan karstām dienām, gan lietiem, redzam, ka ir arvien vairāk ziņu par to, ka tur nokrita krusta, sasita logus un visu kaut ko. Tur arī bijušas kaut kādas vētras, nolausti koki. Mārtiņ, tu taisi tiešraides šādām te negaisu laikiem, kas, manuprāt, ir kaut kas tāds absolūti jauns Latvijas, sauksim to par mediju vidi. Pilnīgi jauns produkts, un kad es tur ieju, man arī interesēja, vai man jānovāc puķis vai nav jānovāc no terases. Tur ir 1000 cilvēku reizēm skatās vienlaicīgi šīs te prognozes. Pirmkārt, es gribu jautāt, kāpēc, tavuprāt, tas tā ir, kāpēc cilvēkus tik ļoti tas interesē? Un kolēģis teica, ka laiks kļūst arvien neprognozējamāks. Kā ir tiešām tad noprognozēt šīs te dienas gaitas, ja to tā var saukt? Jā, tieši tā, un tā kā arī tika minēts, pieaug šī gaisa temperatūra. Un negaisi, vispār dinamiski atmosfēras procesi, kas notiek, tie balstās uz paaugstinātu gaisa temperatūru. Ja mums ir augstā gaisa temperatūra, tie ir tīri fizikāli procesi. Jo gaiss ir siltāks, jo tas spēj sevī saturēt lielāku mitruma daudzumu. Un tieši tas arī notiek šovasar, kad vienkārši mums var būt dienas, kad gaisa temperatūra it kā ir plus 28, plus 29 grādi, kas, protams, mums ir bijuši vēl ekstrēmāk karstumi, bet gaisa mitrums ir ļoti augsts. Un līdz ar to mēs tīri vienkārši redzam to, kad, piemēram,
11. jūlijas Vidzeme, Smiltenes novada Palsmanē nokrīt krustasgrauds 11,5 cm diametrā. Tātad šie negaisi barojās no šī ļoti lielā siltuma un mitruma daudzuma. Un runājot par tiešraidēm, kāpēc tas ir tāds varbūt jaunums un kā es to izdomāju, jo skatoties šīs prognožu kartes, cilvēki dažreiz pārprot, ko viņi tajās redz. Jo ir svarīgi saprast, uz ko tu skaties. Piemēram, ja tu skaties uz zibeņošanas karti, kur mēs redzam zibeņas izlādes, ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē. Un tad šajā tiešraidē paskaidrojot, ko šīs krāsas nozīmē, ko nozīmē tas, ka, piemēram, šodien mums gaisa temperatūra 27 grādi, bet relatīvais mitrums mums ir ļoti augsts, mums ir piesātinājums ļoti liels. Ko tas viss, kā šie atsevišķie atmosfēras parametri saliekas kopā, lai veidotu negaisu? Un tas ir tas, ko es vēlējos ar šīm tiešraidēm panākt, lai būtu gan šī zinātniskā puse, šīs kartes, grafikas, prognozes, kā arī būtu skaidrojums par to, kas notiek. Piemēram, kādēļ mums bija daudz negaisa mākoņu 11. jūlijā, bet kāpēc tieši tas, kas bija Smiltenes novada Palsmanē, atnesa šo milzīgo krustasgraudu? Kādi procesi šajā negaisa mākonī notiek iekšā? Un, protams, paralēli tam, es arī rādu, stāstu un skaidroju, kā tad šie negaisa mākoņi kustās, jo tāds ļoti labs pēdiņās priekšstats ir par to, ka negaisa mākonis kustās vienā virzienā, un ka tas ne pa labi, ne pa kreisi, nekur, ja tas ir nospraudis, tur iet, tad tas nekur nepakustēsies. Bet kā arī notika 11. jūlijā, šī dinamika starp šiem negaisa mākoņiem dažreiz ļaut tiem pārvietoties arī pa labi, pa kreisi pēdiņās runājot, un tieši tas ir tas, kam tiešraidēs mēs sekojam līdzi. Tieši šiem ļoti, ļoti lokālajiem procesiem, kurus, būtībā ir iespējams prognozēt 10-15 minūtes pirms šis negaisa faktiski jau sākās. Un tad to visu saliekot kopā un izvedot YouTube tiešraidē. Bet vai var teikt, ka šo negaisu kļūs vairāk arvien spēcīgāk, ka šie negaisi būs turpmākajās vasarās? Tas ir tā kā likts? No klimata viedokļa mēs nerunājam par negaisiem. Mēs varam teikt, ka būs mums Latvijā tieši nokrišņu daudzums ir prognozēts, ka paaugstināsies. Izņemot vasaras, tā ir vienīgā sezona, kad ir mazliet mazāks nokrišņu daudzums līdz gadsimta beigās trakākajā tajā klimata pārmaiņu scenārijā. Tā kā vasaras iespējams mazliet sausākas, bet mēs varam runāt par to, ka pieauga nokrišņu daudzums, ka pieaug dienu skaits ar stipriem nokrišņiem. Tas ir diena, kad ir vairāk kā vismaz 10 milimetri nokrišņu. Tā kā negaisa skatāts klimata modeļu scenārijos nav. Tā kā mēs varam vienkārši izsecināt tālāk no tiem parametriem, kas mums ir, indeksiem, ko mēs varam aprēķināt, ka būs vairāk kaut kādi ekstremālāki laikapstākļi, ieskaitot negaisu. Bet vispār jāatzīmē, ka nokrišņus prognozēt ir ārkārtīgi sarežģīti, un arī pasaulē, piemēram, konferencēs, kas ir klimata pārmaiņām veltīts vai laikapstākļiem, tad ar gaisa temperatūru tur zinātnieki viensprāts, arī modeļi diezgan vienādi prognozē, bet tad ar nokrišņiem tas ir diametrāli pretējs stāsts. Ir modeļi, kas prognozē, ka nokrišņi patiešām samazināsies, ir, kas prognozē, ka tieši otrādi strauji pieaugs, un arī vēl jāatcerās šis reģionālais sadalījums. Bet prognozēt nokrišņus ir ārkārtīgi grūti. Tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Tas nav viegli. Gaisa temperatūra arī nav viegli, bet vieglāk. Ja? Tur ir mazāk dažādi fizikālie faktori, kas to ietekmē. Un nokrišņu gadījumā tur ir simtiem parametru indikātoru. Un paldies tev par to darbu, ko tu dari, ka tu skaidro. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Bet ir tādas dažas dienas gadā, kad mums ārkārtīgi interesē tomēr, vai nokrišņi būs. Tie ir Ziemassvētki. Vai nokrišņi sniega veidā tajā dienā būs vai nebūs. Šogad, pareizāk sakot, aizvadītajā gadā pēdējos Ziemassvētkos, kas ir bijuši, sniega nebija. Bija pavasaris ārpusē. Es atceros vairākus tādus Ziemassvētkus, līdz ar to tā it kā nebūtu tāda unikāla situācija. Bet ko saka šobrīd šīs te prognozes, līknes, dinamikas, grafiki par to, vai arī ziemās mums būs citādākas, vai arī ziemās mēs arvien retāk redzēsim sniegu, un pie Dailas teātra jau kuro gadu decembrī kaut kas uzplauks, kam tur nebūtu jāuzplauks decembrī, protams. Par sniegu es varu teikt, ka visās sezonās, protams, ieskaitot ziemu, kad mums ir visvairāk sniega novērots, gan līdz šim, gan nākotnē ir redzams samazinājums. To jau mēs visi, es domāju, izjūtam savās dzīvēs, atceramies bērnību, kad kaut vai tā ir tikai anekdošu veidā, bet atceramies milzīgās kupenes un
priekus sniegā un tā. Bet jā, sniegs, es varu pateikt, tātad references periodā mums ir bijis vidēji 7 cm sniega sagas biezums. Šajā klimatiskajā normas periodā tas ir vēl 3 cm zemāks, tātad 4 cm. Un jau gadsimta beigās mēs ejam jau, ka trakākajā klimata pārmaiņu scenārijā tas ir 1 cm vidēji Latvijā. Protams, tas neizslēdz, tas ir atkal ļoti lokāli, kaut kur varbūt kādu gadu sniegs vairāk, kādā dienā, bet tas ir kopumā tāds rādītājs, ka sniega būs mazāk un retāk. Savukārt Ziemassvētkos mēs varam teikt, ka balti Ziemassvētki, kad ir bijis kaut kāds sniegs, ir bijis 63% gadu. Tas ir tajā klimatiskās normas periodā, kas īstenībā, man liekas, diezgan daudz. Varbūt tāda sajūta nav, ka ir bijis vairāk kā pusi gadus. Bet tas arī nav tik maz. Tas vienmēr liekas, ka tad, kad šogad nav sniega, tas ir ārpus normas, bet 63% tas ir gandrīz ir vai nav. Tas ir gandrīz 1:1. Matemātikas spējas vienkārši ģeniāls. Bet tu. Jā. Kas neliekas vairs tik dramatiski, ka vienā ziemā nav un ka visās citās ziemās tas Šis ir iemesls, kāpēc visiem jāmīl skaitļi, jo klimatologi ļoti mīl skaitļus, lai izvairītos no šīs subjektivitātes. Un tad, kad tev pasaka, ka katru 3. gadu ir balti Ziemassvētki, tad tev tāds mieriņš iestājās. Tā kā būs vēl. Bet ilgtermiņa prognozes arī liecina, ka principā gan sniega sagas ilgums, gan biezums samazinās, bet kas varbūt ir tāds lielākais risks? 2 riski. Viens risks ir tāds, ka atkal ziemas ir neprognozējamas un var gadīties, kad sniega saga strauji pieaug un ir burtiski tas, kas notiek šodien aiz loga, kad ne tikai ekstremālie nokrišņi šķidrā veidā, lietus, bet arī sniegs. Un tas nozīmē, ka mums ir katastrofa teorija 1, tagad mēs varam gumijnieks uzvilkt, bet ziemā tad atkal nepieciešams sniega mašīnas un daudz elektrības. Un tas nozīmē, ka elektrības apgādes sistēma nobloķēs, vai arī tā ir liela slodze sistēmai, un tad atkal ir, kuram nav tās sniega mašīnas, un tad cilvēku dzīves tas ietekmē. Un otrs sniegs, un to, ko man kolēģi arī pētījuši, ka sniegs kļūst blīvāks, un tas nozīmē, ka lielāks slodze jumtiem un jumtu konstrukcijām. Tas ir vēl viens, it kā varbūt sniega varētu būt mazāk, tas, kas tiek prognozēts mazāks un retāks un netik ilgi, bet toties ļoti daudz pēkšņi, tā kā man liekas, tas pēkšņums ir tā lielākais risks ziemā, un arī to, ka tas sniegs ir blīvāks un kas apdraud atkal savukārt jumta konstrukcijas. Un otrs ir, kad ir strauji silti augsti, kas ne tikai cilvēkiem nepatīk, bet arī bruģīm, piemēram, vai ceļa sagumam, un tas atkal ir tāds blaknes, ar ko jāsadzīvo būs. Es gribēju papildināt, tas ir tieši tas par to efektu, ko stāst, tas ir tieši tas pats līča efekts ziemā. Tieši tas, kas atkal draud Rīgai, un ka tur var pat mākonis iet, ka, piemēram, Pārdaugavā ir sniegs līdz potīt, nevis līdz pot, līdz viduklim, atbrauc uz centru, un tad te vispār varbūt tās pārsniega pārsliņas. Tas ir tieši tas pats efekts, kad jūra neaizsalst, jūra ir silta un veidojas no ziemeļa rietumu. Es neteikšu bērnībā, bet universitātes laikos arī, kad atceros, kad bija augsts, ka jūra bija aizsalus, un atceros, tad sinaptiķiem nāk līdz efekts nebūs, jo jūra ir aizsalusi. Tagad, diemžēl, tā jūra neaizsalst, tāpēc, kad ir siltāk tā temperatūra. Un tas viss saistīts ar to temperatūru, it kā 1 grāds, bet viss ir mainījies, tā kā, kad paliek siltāk. Un ziema kopumā ir sezona, kas ir mainīsies visbūtiskāk, un tas, ko kolēģi teica, ja gada vidējā temperatūra mainās 1 grāda robežās, tad mūsu pētījuma rezultāti rādīja, ka tas ir 2 grādi ziemā tieši. Un kas ir interesanti, mēs paskatījāmies arī uz tādiem netipiskiem sausiem epizodēm un netipiskiem mitrajām epizodēm. Ziemā atšķirībā no citām sezonām pieaug gan tāds sauso epizodu skaits, gan slapjo epizodu skaits, kas ir ļoti interesanti. Kā tas var būt vienlaicīgi? Nevienlaicīgi, bet ir atsevišķi gadi, kur ir ziemas sausākas, un ir atsevišķi ziemas, kas ir mitrākas. Un tad ir atkal tas ir, kāpēc, tad ir atkal jāmeklē atbilde. Un atgriežoties pie vasaras, tad varbūt nokrišņu skaita ziņā milimetros pieaug, bet sausuma indeks mums ir vien vairāk, ir sausākas vasaras. Un arī pavasari. Ne tikai vasaras, bet arī pavasari. Un tas ir ļoti liels risks tieši lauksaimniekiem, kad arī pavasari paliek sausāk. Tas nozīmē,
nozīmē, ka augsnes mitrums ir zemāks. Un tad sēkliņai vajag to mitrumu, lai izaugtu liela. Bet, ja mēs skatāmies uz lietiem, negaisiem un vispār dabas kataklizmām, mēs redzam, ka krustas graudi dramatiski pieauguši, uzrasnējuši un krīt milzīgi no gaisa. Vai mēs varam skatīties uz, piemēram, virpuļvētrām, virpuļviesuļiem, tornado, vai Latvijā tādi arī kādu gadu griezumā uz priekšu ir iespējami, vai mēs varam sagaidīt, ka mums nopostā un aiznes govi pa gaisu kaut kāds virpuļviesulis? Jā, mums ir ļoti maz. Tieši tā, un tas ir tas, kas mums faktiski arī Latvijā ir radies tāds, neradies, bet pastāv tāds mīts, ka Latvijā virpuļviesuļi nav iespējami. Ir iespējami, un katru gadu vismaz kaut kāds ir. Un šeit ir tā problēma, ar kuru mēs saskaramies tagad. Faktiski mums arvien vairāk pienāk šo novērojumu. Katram no mums ir kabatā telefons, mēs tagad varam nofilmēt, kāds mums krustas grauds ir bijis. Un tad ir svarīgi saprast, vai tiešām mums ir kaut kāda korelācija, likumsakarības starp to, vai vienkārši mums pieaug novērojumu skaits, vai tiešām šo lielgraudu krustas gadījumu skaits pieaug un virpuļviesuļu tai skaitā. Un tāpēc mēs ar Eiropas bīstamu vētru laboratorijas speciālistiem apkopojam šos novērojumus, un tāpēc es aicinu visus novērojumus, protams, negaisa laikā ārā neskriet, bet pēc negaisa, ja ir kaut kādi novērojumi ar krusu vai postījumiem, iesūtīt tos, tas ļoti palīdz pēc tam analizējot šo situāciju, un mēs pēc tam skatāmies nevis to, cik daudz vai maz mums ir ziņojumu, bet to, kādos apstākļos šis ziņojums ir iesūtīts. Piemēram, 11. jūlijas, tas mums tagad šogad būs vēl ilgi, paliks atmiņā. Mēs skatāmies, kāds bija atmosfēras stāvoklis tanī dienā, kad izveidojās šī 11,5 cm lielais krustas grauds. Un tad mēs faktiski jau modelējam, un ar modelēšanas datiem jau šo izvēršam, vienmērīgi noklājam visu teritoriju. Un līdz ar to mēs varam skatīties vienmērīgi, piemēram, 30-40 gadu periodu, kā tad mums šī atmosfēras indeks un stāvokļi ir mainījušies, un mēs varam redzēt, vai šādu epizožu, kad atmosfēra ir labvēlīga tik lielu graudu krusē, vai pie mums šo gadījumu skaits pieaug vai samazinās. Un šajā gadījumā pārliecinoši šādu gadījumu skaits pieaug, kaut vai šī vasara arī lielākā vasaras daļa lietaina, arī pavēsa, lai gan vidējos rādītājos mēs esam tuvu normai, bet tomēr uz vēsāko pusi. Bet mums pietika ar šo vienu dienu un ar šo vienu dienvidu ciklonu, kas mums no dienvidu austrumiem iepludināja ļoti lielu daudzumu siltumu un mitrumu, un mums izveidojās šī lielgraudu krusta un postošie negaisi. Un tas ir tas, kas mums ir tas mērķis arī, ko darīt, tātad šīs automatizētās prognozes, kas balstās uz analoģiju, faktiski uz analoģiskiem notikumiem, kas ir notikuši, un mēs mēģinam savilkt šīs likumsakarības. Ja, piemēram, 2023. gada 7. augustā atmosfēras situācija bija tāda, mēs salīdzinām to ar prognozēm, skatāmies, kādas prognozes ir tagad, kāds ir atmosfēras stāvoklis, un mēs redzam, ja mums ir līdzības, ko mēs varam sagaidīt. Un tieši tādā veidā pastarpināti prognozējot, ne tieši no šo novērojumu datiem, bet tieši jau modelējot pēc tam, bet tie ir ārkārtīgi nozīmīgi tiešām. Un tāda šī pilsoņu zinātne, cik es saprotu, tagad arvien nozīmīgāk kļūst arī laika novērošanā. Es biju ceļojumā Austrijā, kāpu tur kalnos, un man ļoti interesanti likās, man arī kā pētniekam, bet pavisam citā nozarē ļoti interesanti likās ir upe, kurā notek tātad nokrišņi un izkusušais sniegs, un pāri šai upītei, kas mutuļoja, jo tur tajā laikā tieši bija nokrišņu sezona, ir tiltiņš, uz kura man negribējās pat kāpt virsū, bet uzliktas 3D printeri izprintētas tādi 6 paliknīši un aicinājums. Lūdzu, cilvēki, lieciet te savus telefonus un bildējiet un iesūtiet uz tādu un tādu adresi, lai redzētu, kas notiek tāda morfoloģiskās kaut kādas izmaiņas kalnos, klintīs un tā. Un man likās, es pat negribu tur kāpt, kur vēl izvilkt savu telefonu un uzlikt uz visām šīm platformām, lai viņš neiekrīt tajā upē, bet līdz ar to es saprotu, ka šī cilvēku līdzdarbošanās zinātnē šobrīd tad ir ārkārtīgi tādā svarīgā līmenī. Bet no otras puses, ja mēs tagad visi bildējam, visas krustas, peļķes, visu pēc kā šodien redzēju imantā, krustas tāds kalniņš bija, vai mēs tad neradām kaut kādu pretēju efektu, ka mēs esam pārāk dramatiski par visām šīm lietām, ka mēs tagad paši radām šo ilūziju vai ne ilūziju, ka tik daudz viskaut kas apkārt notiek? Dati un
Dati un novērojumi ir mūsdienu zelts, jebkāda veida dati. Un, es mēdzu arī studentiem jokot, ka jo vairāk tev dati, jo tu esi laboratorijas karaliene un karalis. Un, tas viennozīmīgi zinātnē ir ļoti svarīgi. Un, šī sabiedriskā zinātne ir kļūst arvien vairāk un vairāk populāra. Un es arī uzskatu, ka tā ir zinātnes nākotne, jo tādā klasiskā sabiedriskajā zinātnē principā problēma situācija, ko zinātnieks pēta, nāk no sabiedrības iesaistes, un tā datu iegūšana tā patiesībā ir tāda sekundāra lieta, un tas arī kaut kas tāds, ko māc pārmest sabiedriskajā zinātnē, ka jūs izmantojat iedzīvotājs kā datu sensors. Nu tā nav. Un sabiedriskajā zinātnē, ja tā patiešām atbilst kritērijiem, tad sabiedrības locekļi ir kā daļa no pētījuma. Un tur ir svarīgi, ka tu informē, ko tu dari, kāpēc tu dari un kāds būs galvenais rezultāts tam visam. Un nav tā, ka jo vairāk datu, jo vairāk mēs tur dramatizējam. Tieši otrādi, mēs datus vienmēr apstrādājam gudri. Arī tad, kad ir maz dati, mēs veicam datu kvalitāti, izvērtējumu, validāciju, un tad tur vēl 20 īpašības vārds, darbības vārds, ko var darīt ar datiem. Un tieši otrādi, jo vairāk datu, jo šie modeļi kļūst precīzāk, un mēs arī labāk varam kādu problēmu situāciju risināt. Bet Martins jau arī savā ierakstā arī teica, ka mēs mēdzam dramatizēt šos ierakstus, jo mums jau patīk tāds lasīt virsrakstus, tāds gadsimta norma, lietainākais mais gadsimtā un tā tālāk. Bet es aicinu iesaistīties visus, un tas patiesībā ir ļoti viegli, tas, ko tu teici, viena fotogrāfija jums, bet mums var daudz ko līdzēt. Ja skatās arī uz šiem visiem pieejamajiem datiem, mēs redzam arī sociālos tīklos, cilvēkiem sociālos medijos patīk runāt par visiem brīdinājumiem un kartēm, un tad cilvēks saka, lūk, tā ir kaut kāda klimata trakums, vai visādāks citādāks vārds, klimata histērija. Bieži vien cilvēki izmanto šos vārdus, ka lūk, kartē ir plus 28 grādi un kartē iekrāsota sarkana, ka tā agrāk neesot bijis. Tas ir taisnība, ka tā agrāk nesot bijis, tad, kad zīmē šīs prognožu kartes? Es kā LVģMC klimata karšu atļaušos teikt speciālists, varu teikt, ka es nevaru atbildēt par pirms 10, 20 gadiem taisītām kartēm, jo tas, kā tu uztaisi kartu, tu pats tā kā izvēlies kādus krāsu skalu tu lietas. Un ja kāds kādreiz ir taisījis citas krāsas, es to nevaru ietekmēt tagad, es strādāju tagad. Tas, ko es varu pateikt, ko mēs daram, mēs esam izveidojuši krāsu skalu, nemainīgu krāsu skalu, kas ir balstīta uz Latvijas kā vēsturiskajiem ekstrēmiem. Tātad mums ir minimālā temperatūra mīnus 43,2 vai kaut kas tāds bija, un augstākā 37, kaut kas precīzi neatceros, bet tās ir tas mūsu rangs, nevis rangs, bet skala. Un tad no tā mēs uztaisījām krāsiņas, un tagad arī mūsu jaunajās kartēs var redzēt, ka katru reizi, vienalga, kas ir uzzīmēts, bet tās ir tā pati skala un tās pašas krāsas. Tas ir tas, ko mēs darām. Protams, ziņu dienesti dažreiz zīmē paši savas kartes ar savām krāsiņām, to mēs nevaram ietekmēt, bet ideja ir tāda, ka, jā, histērija cilvēki un dramatizēs visu kaut ko, bet mēs cenšamies būt caurspīdīgi, lai cilvēki redzētu, ka mēs nemainām krāsas, mēs ieliekam, šī ir mūsu skala un tādu mēs izmantojam, un viss. Un mēs nevaram mainīt to, ka plus 28 ir jau mazliet tuvu tam rekordam, un tas nozīmēs, ka tur būs košāka, sarkanāka krāsa. Es ātri papildināšu. Vēl ir jāatcerās tas, ka arī mēs zinātnē mēģinam iekļaut pēc iespējas vairāk dažādas sabiedrības grupas, un šīs kartes mēs veidojam arī personām, kam ir redzes traucējumi, un ļoti bieži arī šīs kartes vai grafikus patiešām ļoti testē, lai tos var nolasīt visi iedzīvotāji, ne tikai kuriem varbūt krāsu uztvere atbilst nosacītajai normai. Ja? Un mums arī klimata komunikācijā mēs par to ļoti daudz runājam, kā veidot šos attēlus, kā veidot kartes tā, lai tās var nolasīt ik viens. Un tur ir arī ļoti daudz smieklīgi gadījumu, kad, piemēram, ASV metrologs ļoti azartiski stāsta par štatiem un par austrumiem, par rietumiem, un tad viņi apvaicāja tos klausītājus, un 90% vispār nezin, kur ir rietumi vai austrumi. Ja? Tāda pētījuma arī mums tagad ir, un ļoti aktīvi diskutē, kā šo informāciju pasniegt labāk. Un
tad tā krāsu skala tā arī mainījusies, tāpēc, ka mēs kļūstam iekļaujošāki. Bet arī mums, es atļaušos papilnāt, mājaslapā jau ir tā leģenda. Tas tā kā pēc kuras tu vadies, tu redzi, viņi nav tā kā ietat, varbūt, kā es nezinu, kā mēdī paņem vienkārši iekopē bez leģendas, tā ir cita lieta. Otrs ir, 28 grādi sarkans, bet ko ta grib? Mums nav Dienvidu Spānija, mums nebūs plus 50, 40 grādi, nebūs. Labi, ka nebūs. Labi, varbūt pēc 100 gadiem kaut kāds ekstremāls situācijas būs, bet tā mums jau 28 skaitās mūsu klimatam Baltijas, tas jau ir tā kā kaut kas augsts, tāpēc, es nezinu, kādu krāsu, dzeltenu, tad cilvēkam gribās paprasīt, kādu jūs gribat, tad nulle kāda. Parasti tur komplektā ar šiem, histērija, nāk komentārs, ka manā vasarā bija 35 grādi, un viss bija normāli, mums viss bija kārtībā. Līdz ar to tie dati tad sanāk, tas ir atkal tas, ko jau teicu par atmiņām no tiem senajiem laikiem. Jā, te ir atkarībā svarīgi saprast, kur viņa termometrs ir novietots, jo mūsu dati tiek ievākti ļoti korekti, atbilstoši dažādiem, tur ir protokola galā, kā jāievāc novērojumi, un ja tavs termometrs ir dienvidu pusē, skaidrs, ka tev būs 35, vai tu iesēdies mašīnā, skaidrs, ka tavs mašīnas iekšējais termometrs rādīs 40, vai arī, ja tavs termometrs ir pie asfalta, tad skaidrs, ka tas rādīs 44, ja? Tā kā tāds. Un man liekas, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kur varbūt arī mēs kā zinātnieki neesam uzdevuma augstumos, ir šī komunikācija un kopumā tāda kritiskā domāšana par klimatu, jo klimata pārmaiņas ir ļoti sensitīva tēma, tas ir tāpat kā vakcīnas pret Covid un tā tālāk, ir diametrāli dažādi viedokļi, ir noliedzēji, ir piekritēji, kāds saka, jā, ka tas ir visas smuļķības, bet tā nav, dati patiešām liecina, kad klimats mainās un ļoti strauji mainās, un mums ir pēdējais brīdis par to sākt aizdomāties un darīt, ne tikai aizdomāties. Martin, piedod. Nē, viss kārtībā. Es vienkārši šajā sakarā, man jau 3 lietas, ko es gribēju pateikt. Pirmā lieta, es noteikti iesaku klausītājiem apmeklēt šo videscentrs.lvgmc.lv. Šajā klimata portālā, ja kādam rodas jautājums, vai šis marts bija augsts, vai šis marts bija karsts, tur šī informācija būs ļoti ērti saprotami nolasāma. Tur nevajag tev bakalaura grādu vidas zinātnēs, tu sapratīsi arī bez īpašas iedziļināšanās kartē būs viss smuki parādīts. Un tad par to kartes krāsojumu, par to sociālajos tīklos komentāri ļoti daudz. Un tā atšķirība ir tāda, ka agrāk, piemēram, es paskatījos ziņu materiālus no, piemēram, 90. 2000. gadiem, kartēs krāsas neizmantoja. Bija vienkārši šie cipariņi un simboli šajās kartēs. Tagad ir, izmantojot šo interpolācijas metodi, mēs tātad šos punktu datus spējam uzklāt uz kartes, radot šo rasteru slāni, kur mēs tad redzam šīs visas temperatūras, un mēs viņu varam krāsot, izkrāsot. Un tur jau tad sākas, kādās krāsās mēs viņu krāsojam, un es ļoti piekrītu, ka kādās citās krāsās mums krāso 28 grādus Latvijā, ja ir karsts. Un es sociālo šo jautājumu pilnīgi nopietni uzdevu, un, diemžēl lielākā daļa, vai par laimi lielākā daļa atbildēja zaļu, dzelteni zaļu. Tā kā, 28, 30 grādi būtu dzelteni zaļš, ja mēs tuvotos 40 grādiem, tad jau, tad tas būtu oranžs sarkans, bet, man grūti būtu iedomāties situācijas, kurās mēs tuvojamies 40 grādiem, tās būtu ļoti retas, un ja mēs, piemēram, 32 grādu karstumu iekrāsotu dzeltenā krāsā, vai tas spētu komunicēt ar sabiedrību, jo jāsaprot, ka ne mēs visi esam mūsu vislabākajos brieduma gados un ar stipru veselību. Ir vecā gadagājuma cilvēki, grūtnieces, kurām arī 28 grādi ir ļoti augsta temperatūra, un tāpēc mums ir jāsaprot, ka šī krāsu skala ir domāta visai sabiedrībai, nevis konkrēti tev vai tev, tas ir domāts tāds vienots veids, kā mēs varam komunicēt. Un, ja reiz 28 grādi, tas ir karstums mums asociēts ar oranžo sarkano krāsu. Man liekas, ka tur diskusijām īsti pat nevajadzētu būt. Varbūt tas ir tam dēļ, ka cilvēki mūslaikos arvien biežāk ceļo. Viņi aizlido uz Spāniju, uz karstuma vilni, ka tur ir plus 1 miljons.
Un tad, es nenomiru, tā tad nav nemaz tik slikti. Un 28, tad tās jau pupu mizas. Vai par šādu hipotēzi varētu domāt? 5 minūtes viņi iet dzesēties kādā kafēnīcā un saldējumu, ja, un arī tas karstums spāni, ja, tas, ko Martins jau teica, tas ir pats svarīgākais, kāds ir mitrums, ne tikai kāda ir gaisa temperatūra, bet vējš, mitrums, un to arī sauc par komforta temperatūru. Ļoti bieži 28 grādos mēs jūtamies ļoti komfortabli, tāpēc, ka ir optimāls mitrums un optimāls vēja ātrums, un tad mēs jūtamies labi, un ir arī gadījumi, kad pie plus 20 tev ir tāda sajūta, nē. Ja, tā kā tāds, un tāpēc ir svarīgi arī skatīties šo komforta temperatūru, ko arī ļoti bieži rēķina, un tas ir, man liekas, pats svarīgākais, kad mēs varam diskutēt. Bet ir ļoti labi, kad ir diskusijas, un tas nozīmē, ka cilvēkiem rūp, un tas ir arī mūsu pienākums runāt, un paldies tev, ka tu mūs uzaicināji atbildēt uz šo jautājumu. Tas, ko es vēl gribētu pieminēt par šīm kartēm un tādām, īstenībā es laikam nebiju redzējis to tavu ierakstu par tām krāsām, jo vajadzēs tagad atrast un palasīt tos komentārus, bet liekas, ka kaut kā jūg tā robeža starp, ja cilvēki grib zaļu, tad varbūt viņi domā, ka tā karta ir domāts kā brīdinājums par to, kāda temperatūra būs vai ir bijusi, un te laikam ir tad jautājums par to, jā, kā cilvēki uztver šīs kartas. Mēs no mūsu puses vienkārši gribam, tas ir mūsu darbs, informēt sabiedrību par to, kāda ir bijuši novērojumi, jo mēs šos novērojumus veicam un kā apkopojam un analizējam, un tad daļa no tā ir dot šo tālāk sabiedrībai, sociālos mēdījos, ziņās un tā tālāk. Un mēs vienkārši nododam informāciju, un tad šeit rodas tas, gribu teikt, disconnects, ar kādu latviešu vārdu varētu iedomāties, bet nevaru. Šī starpība starp to, kā mēs redzam, ka tā ir vienkārši informācija un varbūt interesants fakts vai informēšana, un tad tie cilvēki, kas bieži vien sociālos mēdījos arī komentē, kas ļoti uztver visu asi, domā, ka mēs tā kā uz viņiem cenšamies tā kā ar to sarkano krāsu uzbrukt kaut kādā veidā, vai no klimata pārmaiņām, vai klimata histēriju, vienalga kā to sauc, bet tā uztvere ir laikam tāpēc arī, sarkanā krāsa laikam kaut kā mūs ļoti, vides centrs ir kļuvis agresīvs. Jā, kad mēs vienkārši kā tā ir krāsu skala, mēs tā vienkārši iekrāstu. Tas ir vizuāls rīks. Tāpēc zinātnes komunikācija tagad ir ļoti, nekad laikam nav bijusi tik svarīga, ka tā ir šobrīd. Un tieši tas ir arī mūsu uzdevums ieklausīties šādos komentāros un tad mēģināt arī pielāgoties. Un ja iespējams ir šī zaļā krāsa, un jau 90% Latvijas iedzīvotāji nobalso par zaļo krāsu. Man, piemēram, arī ļoti patīk zaļa. Tad varbūt ir vērts ieklausīties. Mēs jau veidojam šo kopā, un mums ir jārunā vienā valodā par klimatu. Un man ļoti patika, viens no britu meteorologiem teica, ka par klimatu, vispār par zinātni, tur var salīdzināt tā kā ar picu. Tu tā kā pasūti to picu, un tu jau iztēlojies, kā tas gāršos, kā tas smāržos, un tad tev atnes kasti, un tu atver, un tu saproti, nav tas, ko tu esi gribējis. Un līdzīgi tāpat ir ar ziņām. Tu jau gaidi to karsto pīrādziņu, un tur atkal nekas nav. Un mums ir jārunā tādā picas valodā, ko pasūtītājs grib dzirdēt un redzēt un sasmaržot. Un tādā veidā mēs varam šo klimata zinātību un izpratni par procesiem rosināt, un tā ir mūsu atbildība. Jā, bet ja es varu patarpināt, bet tad man otrs jautājums. Mums tā ir, es teiktu, tā kā dinamiska skala, kas nemainās ziema vai vasara, vienkārši tad pabīdās uz zilo pusi. Tātad, ja mums 28 ir zaļš, tātad 15 grādi būs tumšs zils, un ko tad mēs ziemā darīsim? Tad ir jautājums, ko mēs ar ziemu 0 mums būs dzeltens, tā kā -10, varbūt tās kaut kas uz gaiši zilu, un kas tad tur? Te ir atkal tas. Ļoti laba sabiedriskās zinātnes iniciatīva. Mēs ļoti aicinām klausītājus šeit nokomentēt, klausoties šo. Kādā skalā jūs gribat redzēt plus 28 grādus? Skalas ir īstenībā ļoti grūti izveidot, lai tās būtu tā kā saprotams un arī iekļaujošas cilvēkiem, kam ir kaut kādas krāsu uztveres problēmas. Es vēl gribēju skart sekojošu tēmu. Tā kā ziema ir bijusi silta, augstne nesasala pietiekoši, un tagad bija lietaina vasara, ko mēs redzējām, bija ļoti daudz odu, ļoti daudz dažādu knišļu lidinājās apkārt kaitēkļu,
Un šogad, kā vēl nevienu citu gadu, mēs redzējām daudz ziņu par kailgliemežu izplatību, par invazīvajām sugām. Kādas ir attiecības klimata pārmaiņām un invazīvajām sugām? Un vai var teikt, ka jo trakāk būs ar šīm ar klimata pārmaiņām, jo vairāk šādu te nelūgto viesu mūsu dārziņos un citur parādīsies? Nu, tas nav tik vienkārši, protams, tā nav tāda saikne vairāk nokrišņu, tāpēc mums ir kaut kas vairāk, tā tas nav, bet pētījumi rāda, ka invazīvajām sugām ļoti patīk klimata pārmaiņas, jo invazīvās sugas atšķirībā no mūsu vietējām sugām pielāgojas ārkārtīgi strauji. Ja ir plus 28 zaļā vai sarkanā krāsā, tad es augšu tur, kur ir 28. Būs plus 18, es augšu tur, kur ir plus 18. Un tas ir tas lielākais risks, kad invazīvās sugas pielāgojas ārkārtīgi strauji, ko nedara mūsu vietējās sugas. Un tāpēc atkal, mīļie klausītāji, nevajag tās zeltslotiņas un nevajag tās lupīnas paturēt pļavās un vajag plūkt un pļaut un patiešām viņas ārkārtīgi strauji vairojas un ko nedara varbūt tik labi mūsu vietējās sugas. Un visi pētījumi liecina, ka invazīvās sugas viennozīmīgi ir ieguvēji no klimata pārmaiņām, kas nav ar mūsu vietējām lokālajām sugām. Bet vai var būt tā, ka pēkšņi, kā tās invazīvās sugas ievazājas, protams, dabā ir, ka tās kāds te gribot vai negribot atved ievazā tātad. Vai var būt tā, ka kaut kādu šādu negodprātīgu, neuzmanīgu rīcību rezultātā mums parādīsies vēl kaut kādas dramatiskākas sugas arī no dzīvniekiem, ne tikai kailgliemeži, bet, teiksim, kad mums temperatūra vēl vairāk palielināsies un būs vēl lielāks mitrums, ka mums krokodīli būs purvos. Nevis bruņurupuči vietējie, bet krokodīli vai milzīgas čūskas. Tas ir iespējams kaut kādā no šādiem te modeļiem, kā modelē šīs te klimata pārmaiņas un to, kas nāk tām līdzi komplektā. Mums ir miljoniem sugu, un tas ir neatbildāms jautājums. Bet arī jāatcerās arī to, ka sugas nemigrē, tā kā vakar nebija, šodien bija, tas notiek ļoti pakāpeniski, un tad mēs noteikti to arī varam pamanīt. Bet ātrums, ar kur šobrīd invazīvās sugas ienāk Latvijas teritorijā, ir trauksmi raisošs, un jo īpaši varbūt mēs daudz runājam par kailgliemežiem, tāpēc, ka mēs to redzam, bet arī upēs ir ārkārtīgi daudz invazīvās sugas, un gan zīvis, gan arī dažādi krabveidīgie, ko varbūt mēs tik ļoti neredzam, bet tas arī ļoti izposta mūsu vietējo ekosistēmu. Un mēs lielākoties ievadām, bet, piemēram, ļoti daudz mēs nodaram postu arī tā dēvētās krāšņu puķas, kas mums tagad būs pļava, bet jāatcerās, ka tās nav Latvijai raksturīgās sugas, pat ja tā iespējams ir tā pīpene, bet ģenētiski tā nav Latvijas pīpene, tāpēc ir ļoti, ļoti uzmanīgam jābūt ar to, ko tad jūs savos dārzos sējat, un ja jūs gribat šo pilsētas pļauju, kas ir ļoti labi un to vajag darīt, zaļināt pilsētas vajag, bet tad izvēlēties Latvijas sugas, kas ir Latvijā augušas, un tagad arī var nopirkt jau gatavus Latvijā veidot sēklu maisījumus, jo tas, ko tu arī minēji, varbūt gluži negribot mēs izdarām šo slikto darbu, ja? Bet ir vienmēr jāpadomā, vai šis, ko es tagad stādu, sēju savā dārzā, ir Latvijai draudzīgs un Latvijai vajadzīgs. Ja? Ja mēs skatāmies arī uz šīm te klimata pārmaiņām, vai ir kaut kas vispār labs, ko klimata pārmaiņas var atnest? Ir kaut kāds labais scenārijs, jo vairākas reizes pieminēja to dramatiskāko, kritiskāko, bet vai ir kaut kāds labais scenārijs? Dramatiskais šajā gadījumā attiecas uz to, ka tās pārmaiņas ir vislielākās. Tas, vai tās pārmaiņas ir labas vai sliktas, kā mēs to uztveram, tā jau ir mazliet cita lieta. Tas ir vienkārši saistīts ar to, vienkārši cik daudz kaut kas mainās. Kā jau es sākumā minēju, tieši no laikapstākļu puses, no vienas puses ir tās labās ziņas ir, ka paliek mazliet siltāks, un tas varētu būt patīkami, bet arī tas nāk ar savu sliktumu, jo tropiskās naktis arī, ko es minēju, arī nav nekāds baigais lielais foršums. Turpretī, tad, ja viss paliek siltāks, tad arī ziemas un augstie parametri kļūst mazāki, samazinās, un tad arī šī puse mūsu klimatam savā ziņā pazūd lēnām. Un tad vienkārši tas nav vairāk šīs izteiktās 4 sezonas, ka tev ir ziema, kas ir augsta, vasara, kas ir silta, un tad pavasaris, rudens tad kā pa vidu, bet ir jau
ziema, kas ir vienkārši lietus un drēgns un pelēks, vasara, kas ir sausa vai ļoti mitra, bet karsta, piemēram. Pazūd šis mūsu ierastais ritms, pie kura mēs esam pieraduši. Tas ir laikam tās vislielākās pārmaiņas. Tas ir tas, ko mēs redzam, runājot par šo. To sauc par SSP 3.7.0 scenāriju, kas ir šīs būtiskās pārmaiņas, ko mēs esam analizējuši. Bet es skatos no tāda tautsēmniecības viedokļa. Kas ir tas, ko mēs visticamāk sagaidīsim piesošajās dinamikas? Un kas ir tas, no kā... un vai tiešām tas, ko es tikko prasīju, vai ir kaut kas labs no tā, ko mēs varam tomēr iegūt no tautsēmniecībā? Jo mēs redzam, ražu novākt nevar, Alpos kalni brūk, ja mēs skatāmies ārpus Latvijas teritorijas, tur upes izžūst, zivis nevairojas. Viens problēmas. Ir kaut kas arī labs, ko mēs tautsēmniecībā varam gūt? Te ir jānošķir, kas labs cilvēkam un kas labs ekosistēmām. Latvijas ekosistēmai no klimata pārmaiņām es neredzu nevienu labumu, piedod. Bet, periodu garums mazliet paaugstināt. Jā, bet jautājums, vai tas ir labi? Un, vai tas patiešām ir labi? Bet no mūsu viedokļa, tas, ko jau kolēģi iezīmē, šīs siltākās vasaras, kas mums ļoti labi patīk, apkurs sezona, atskaitot šo gadu kopumā sākas vēlāk, tas nozīmē, ka mēs mazāk maksājam par apkuri, nosacīt, kā kurā Latvijas pilsētā droši vien vai reģionā un tāds, bet kopumā apkuras sezona samazinās, kas ir tāds nedaudz bonus. Droši vien ir atsevišķi saimniecības sektori, kas uz karstajām vasarām pelna. Viens ir droši vien, kas veselīgāks saldējums, bet jāsaka, arī alkoholam ir sava sezonalitāte, un tad, diemžēl, tādā karstas vasaras dienā tad alus patēriņš strauji pieaug Latvijā. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikti, bet kādu noteikti, kad ir labi. Un vēl ir tas, ka mums arī pagarinās ne tikai veģetācijas sezona, kas nozīmē teorētiski iespējamais, bet arī kopumā augšanas sezona. Un tas nozīmē, ka, piemēram, šī sezona ir garāka, un tad, piemēram, var graudi ilgāk gatavoties uz lauka, un tad iespējams kaut kad ražas potenciāls var pieaugt, bet es neesmu to pētījis, es tā spekulēju tagad. Bet atkal, piemēram, vīnogām tas ir ļoti slikti, jo tur pārāk daudz cukuru ir, un tad līdz ar to vīns kļūst stiprāks. Un ja mēs kādreiz varējām baltvīnu redzēt, tur ir 10 vai 9,5, tad tagad ir 11, 12, kas atkal droši vien nav labi. Es tagad mēģinu... Nekad nezināju, ka tas ir klimata pārmaiņu rezultāts. Jā, tas ir tīrākās klimata pārmaiņu sekas, ko mēs varam redzēt tādās ikdienās. Un vispār kopumā te varētu vēl 1 stundu runāt, kā klimata pārmaiņas ietekmē ēdienu, kas ir uz mūsu šķīvja, sākot ar kafiju, kura patiesībā ir ļoti sensitīva pret jebkāda veida izmaiņām, mainoties nedaudz gaisa temperatūrā vai mitrumam, tad kafijas pupiņas aiziet bojā. Jā, mēs redzam tagad, cik maksā cenas, cik maksā kafija veikalā. Šokolāde arī nekad kakao pupiņas nav bijušas tik dārgas, kā tas ir šobrīd, un tas ir... Jā, un vaniļas gadījumā tā nav tikai gaisa temperatūra, bet arī šīs tropiskās viesuļvētras, pareizi ir. Jo to audzē Madagaskarā, un tur ir savukārt ļoti strauji pieaug šo viesuļvētras skaits un intensitāte, un vaniļu savukārt ražo tādās mazās saimniecībās, un ja šī viesuļvētra atnāk, tad tas ir tā kā noslaucīt visa vaniļas plantācija, un tāpēc tas ir tik ļoti dārgi. Bet atbildot savu jautājumu, vienīgais, ko es esmu lasījusi, ka Latvijas tautsājumniecība iespējams iegūs no turisma, tāpēc, ka Dienvidu Eiropā ir pārāk karsti, un tad, to varbūt arī Vecrīgā var tā jau pamanīt, kad vasaras sezonā, es pieļauju domu, ka ir arī tagad jau redzama turismu skaita dinamika, un kas ir interesanti, savukārt Somija šogad piedzīvoja netipiski daudz karstumu viļņus, un mana kolēģi arī rakstīja, ka nebija iespējams strādāt, jo bija karstu viļņi, un tad es skatījos un es domāju, labi, un tas ir kā daži tūkstoši kilometri un tāds. Es domāju, ka var katrā atrast kādu pozitīvo, bet tas, ka mums būs jāpielāgojas, tas gan. Bet no tādiem, tad tas realistiskais skats, kur mēs ejam ar visām šīm te pārmaiņām, kas ir tas, kas, visticamāk atnāks?
Atbildi uz šo jautājumu ir atkarīgs no mums pašiem. Jo arī tāpēc jau kolēģi teica, ka ir vairāk šie scenāriji. Viens scenārijs, kur mēs apstājamies un saprotam, ka šādi vairs mēs nedrīkstam darīt, un mēs mainām šo mūsu ekonomiku un arī, pat kas pats svarīgākais ir manīt domāšanas modeli. Jo mēs ēdam par daudz, mēs patērējam par daudz, mēs visu daram par daudz, atskaitot varbūt runājam un saprotam par klimatu par maz. Varbūt tā tas varētu būt. Un tur mums ir jāmaina tā mūsu patēriņa ieradums un arī šī klimata politika jāveido un jārealizē, man liekas, pats svarīgākais. Un ja mēs apstājamies, tad mēs vēl varam to klimata sistēmu paturēt mums pazīstamā veidā. Bet ja mēs neapstāsimies, tad būs šis krīzes scenārijs. Jā, jo tā lielākā problēma jau ir tāda, ka ja kaut kas vēl ātrāk mainās, mēs jau redzam, kā mēs tagad nevaram īsti līdz galam pielāgoties. Ne mēs, ne vienkārši pasauli kā tāda ar visiem šīm nezināmajiem efektiem, kas varētu notikt. Tad, ja tas vienkārši turpinās, tad mēs pat tur ļoti daudz tas nejaušo efektu, kas varētu notikt, un mēs viņus nemaz nezinām, un tad ir problēma. Tas viss tikai samilst, un beigās nezinu, kas notiks. Kā vislabāk ir samazināt. Bet kā tas nāks, ka mēs tagad vienlaikus redzam arī tādu cīniņu starp diviem jēdzieniem - klimata pārmaiņas un globālā sasilšana, ka cilvēki raksta, lūk, šodien +10, kāda globālā sasilšana, tas viss ir muļķības. Kā runāt ar tādiem cilvēkiem, kuriem ir šis te, es nezinu, vai tas kādreiz skaitījās ļoti korekts termins, visticamāk skaitījās, jo, man liekas, es vēl skolā mācījos, bija šis globālais sasilšanas termins. Tagad tas ir tāds maigāks klimata pārmaiņas. Tas nav maigāks, tas tieši otrādi ietver sevī daudz vairāk. Jo, ja mēs sakam globālā pasiltināšanās, mēs runājam tikai par vienu parametru, un tas nav līdz galam korekti. Protams, ka gaisa temperatūra mainās, bet es jau pašā sākumā teicu, un vairākas reizes teicu, tas ir ļoti kompleksa un dinamiska sistēma. Un globālā pasiltināšanās mēs runājam tikai par gaisa temperatūru. Klimata pārmaiņas, tas nozīmē, mēs runājam par gaisa temperatūru, mēs runājam par sausumu un mitrumu, mēs runājam par to, kā mēs jūtamies, par mūsu labklājību, mēs runājam par ekosistēmu, mēs runājam par bioklimatoloģiju, par CO2 emisijām un tā tālāk un tā joprojām. Un tad klimata pārmaiņas ir daudz korektāks termins, jo tas sevi ietver daudz vairākus elementus indikātorus. Un tad es arī rosinātu klausītājus izmantot klimata pārmaiņas, jo tas ir daudz korektāk, jo tad mēs runājam par šo komplekso sistēmu kā tādu. Un runājot par klimata skeptiķiem, mums tajos ir jāieklausās, jo tur patiesībā ļoti bieži ir dziļa doma apakšā. Un ja mēs to dziļo domu spējam nolasīt, piemēram, mēs varam, tas ir ļoti atkarīgs no šī runātāja, kas ir pretī. Un ja mēs to spējam nolasīt, tad mēs varam turpināt to diskusiju. Bet ļoti bieži, tad, kad es esmu runājis ar klimata skeptiķiem, jeb noliedzējiem, tad man aizejot pēc tās sarunas, liekas, tā funkcionē viņa prāts. Un tas ir patiešām brīnišķīgi to ieraudzīt. Bet svarīgi ir nemesties cīņā, jo tā nav cīņa. Un kas man arī ļoti nepatīk, ka mēs vienmēr sakam, cīņā pret klimata pārmaiņām. Tā nav cīņa, jo tur nenotiek karš. Un, tur nekas pret kaut ko necīnās. Jā. Mums ir svarīgi saglabāt ekosistēmu un pazīstamā veidā. Planēta ar mums neko necīnās, un klimats arī necīnās, ja mēs dzīvojam tur. Man vēl, ņemot vērā, ka tūlīt nākamajā nedēļā jau ir 1. septembris, sāksies skolas gaitas, un es vēl atceros no savām skolas gaitām, kā tur, man liekas, oktobrī vajadzēja visiem savākt ozolzīles, savākt kastaņus, savākt pīlāģogas, taisīsim vīriņus un visu pēc kāds grebsim kirbjus un taisīsim lietas. Savukārt tagad augustā es jau redzu pa zemi mētājamies ozolzīles, kaut kur jau ir pavērušies arī kastaņi, pīlāģogas jau ir nedēļu, man liekas, vai vairāk jau ir pilnbriedā, jau ir tādas sarkanas un sāk jau čokuroties. Vai tas notiek ātrāk nekā es atceros tos savus laikus, vai tiešām šī te veģetācija ātrāk nogatavojas, lai gan tā kā bija augstāka vasara, šogad diezgan ilgi ziedēja jasmīni, kas, manuprāt, arī
nav tipiski tam, cik ilgi viņa šogad bija. Es atkal aizņemšu ēteru, piedodiet, kolēģi. Tas, kas ir vēl svarīgi, mēs daudz runājam par gaisa temperatūru, par skaitļiem, bet klimata pārmaiņas ietekmē arī tā dēvēto nemateriālo mantojumu. Piemēram, tas, ko mēs arī vienā no diskusijām runājām, kad tautas dziesmas patiesībā vairs nevar attiecināt uz Latvijas teritoriju, jo Pēteros vairs tur nezied kaut kas tur, un tad 1. septembrī gladios arī jau ir pārziedējušas, un tad atkal, kad dziedāt Jāņos dziesmas, kas nav relevantas situācijai, vai tur Baltie Ziemassvētki nav vairāk. 63% gadījumi ir, bet ko tad pārējās 37% dziedāt, ja? Bet ir arī daudz citas, kā mainās mūsu tradīcijas, ieražas, to arī klimata pārmaiņas ietekmē, un tas nemateriālais mantojums ir ļoti sensitīva un svarīga tēma, kā vispār mēs apsaimniekojam savus laukus, un tur var vēl stundu runāt, bet runājot par šo, to sauc par fenoloģiju, tās ir tāds dabas ritmi, jeb sezonalitāte dabā, un, protams, ja klimats mainās un laikapstākļi mainās, protams, mainās arī augu attīstības stadijas, kas ir svarīgi, jo agrāk augs attīstās, jo šīs izmaiņas ir straujākas, jo pavasaros un vasarā gaisa temperatūra pieaug straujāk, līdz ar to arī augi daudz straujāk reaģē, un tu pati arī minēji par lazdu ziedēšanu decembrī, februārī, 70 gadus atpakaļ lazdas un baltaukšņu ziedēja marta vidū, tad tagad mēs jau varam to piedzīvot decembrī, janvārī, jo tās ir tās dēvētās pionieru sugas, kas ļoti strauji reaģē uz gaisa temperatūrām, viņiem patīk riskēt, ir silti, tad aiziet plaukšu. Un, protams, tas ietekmē arī tālāk nogatavošanos, bet viss straujāk mainās tieši pavasaris, bet arī vasaras fāzēm un rudens fāzēm ir izmaiņas. Ābolu nogatavojas agrāk, kā kurš šķirni, protams, gladiola zied agrāk, asteres zied agrāk, un tad mēs arī diskutējām par šo pēdējā zvana tradīciju, kad nav jāko likt tanī pēdējā zvanā vairāk, jo viss jau ir noziedējis, vai Jāņu vainagos, un tāds, kad šīs vasaras pļavas puķas jau zied jau jūnija sākumā, un tad tie vainagi tādi katru gadu nabadzīgāk un nabadzīgāk. Viennozīmīgi klimata pārmaiņas ietekmē arī auga attīstību. Ņemot vērā, ka vasara jau tūlīt, man liekas, viņa jau beidzās, viņa nav nemaz sākusies, bet citiem liekas, ka bija vasara. Vasara bija. Pagājušā nedēļā tas bija augusta vidus, tiem, kas klausās ierakstā, kad parādījās ziņa par to, ka tūlīt būs šis meteoroloģiskais rudens augusta vidū. Man parādījās papildu sirmi mati, jo es nebiju gatava ne šai ziņai, ne tam, kas nāca pēc tam. Tas man nepatika galīgi. Bet ko es gribēju jums vaicāt? Klimata pārmaiņas, un tās, jūs teicāt, arī prasa pielāgošanos no mums visiem. Kas ir tas, ko jūs darāt vai nedarāt, lai jums pašiem būtu vieglāk kaut kādos šajos ekstremālajos laikapstākļos, kad mēs nevaram paredzēt, vai tiešām lietus būs vai nebūs, un ko darīt tā, lai savu šo te individuālo ieguldījumu sniegtu tajā, lai nebūtu vēl sliktāk laika gaitā. Mārtiņ, ko tu dari? Sāksim jau ar tādiem banālākajiem, varbūt tādiem rīcības plāniem. Ja ir skola, ja ir kaut kādi pasākumi, veikals, piemēram, šobrīd braucot uz studiju šeit, es izmantoju sabiedrisko transportu vai dodos ar kājām. Varbūt tas var šķist tāds neliels ieguldījums, bet padomāsim, ja to izdarīs vēl kādi 1000, 2000 cilvēki, tad mēs šo efektu ļoti labi redzēsim. Un arī tur, protams, ir diskusijas un ir ļoti labi diskutēt par to, un es esmu pilnīgi par to, ka ļoti ērti, vismaz manā gadījumā, es varēju nokļūt līdz Rīgai ļoti ērti. Tas ir tāds viens, ko es daru, teiksim tā, necīnoties, bet klimata pārmaiņu labā, samazināt šo manu ietekmi varbūt. Tas nākamais, kā es pielāgojos tam, pielāgoties, sinoptiķu un meteoroloģijas entuziastam diezgan grūti būtu pārsteigt būtu, jo tu visu laiku esi jau tanīs kartēs, tu vakarā esi kartēs, tu no rīta pamostoties, šodien būs tik un tik grādi. Tā kā man varbūt tas nav tik aktuāli, jo es jau esmu iekšā tanīs kartēs, bet ko es noteikti ieteiktu citiem arī klausītājiem,
Ja, piemēram, ir šādi gadījumi, kad vasarās ir šīs īslaicīgās lietusgāzes, tās prognozēt precīzi ir ļoti grūti. Tas ir 15-30 minūtes. Ja jūs īsti nezināt, vai man to lietus sargu vajag, vai man to lietus meteo nevajag, tad skatāmies šīs kartes, sekojam līdz brīdinājumiem. Ja jūs esat šajā brīdinājuma teritorijā iekšā, jūs zināt, ka jums šis risks pastāv, paņemiet līdz to lietu sargu, pēc tam sekojiet līdz šīm nokrišņu kartēm un zibens izlaužu kartēm, ja jums tas interesē arī. Tā kā nav tāda vienota risinājuma, ka es tagad varu atvērt telefonu, man tur būs pilnīgi precīzi viss izklāstīts. Pagaidām tāda risinājuma nav, tāpēc tā kompleksi skatoties, sekojot līdzi, un patiesībā sakot, tur pat īsti nevajag sarežģīti iedziļināties, vienkārši ir šis, rīcības plāns, ja tā var teikt, atver no rīta, paskaties, vai lietus vispār varbūtība pastāv, un pēc tam skaties tālāk jau faktiski, kā šie nokrišņu mākoņi kustās. Tas ir pavasarī. Ziemā sniegs, tur varbūt tā mazāk, bet, ja tu redzi jau iepriekšējā vakarā, kad ir šis oranžais brīdinājums spēkā, respektēt šo oranžo brīdinājumu, tas netiek izplatīts tāpat vien, un ja redz, ka 10-15 centimetri vai vairāk centimetru sniega uzsnigs šīs nakts laikā, ierēķināt papildu laiku ceļā, jo ir diezgan skaidrs, ka snigs daudz, ceļi būs slīdeni, aizsniguši, tā kā to ir noteikti jāņem vērā, un tā, sekojot līdzi vairākiem šiem datu avotiem, es domāju, ļoti, ļoti labi var izsekot šiem mainīgajiem dabas procesiem, kaut vai tie ir arī ļoti mainīgi, un par šīm prognozēm vēl runājot, par šo prognozes mainīgumu, nav jau tā, ka tas paliek neprognozējamāks, pieaug cilvēku, teiksim tā, ekspektācijas pret šīm prognozēm. Ja agrāk mums ļoti labi pietika uzzināt to, ka gaidāms īslaicīgs lietus, tur gaisa temperatūra +20, +24 grādu robežās, tad tas jau bija ļoti labi. Cilvēki bija priecīgi un nebija ne kartes, nekas, vienkārši pietika ar šo tekstu kaut vai radio. Tad tagad mums vajag zināt, vai 12 un 20 minūtēs šeit Rīgas centrā stacijas laukumā līs. Un tā ir tā galvenā atšķirība, ka pieaug mūsu vēlme pēc ļoti ārkārtīgi precīzām prognozēm, nevis tas, ka prognozes kļūst neprecīzas. Prognozes patiesībā, prognožu kvalitāte uzlabojās. Jā, es ieeju LVGMC mājaslapā, man tur patīk pietuvināt to karti tik tālu, ka es aizdevu līdz savam mikrorajonam, tur līdz ielē, un tur tiešām ir rakstīts, tur Jugla, Teika un visi pārējie rajoni. Šeit ir mākonīts ar saulīti, šeit ir mākonīts ar lietus lāsītēm, tad es visu saprotu, tagad ārā neiešu. Tieši tā, es ļoti arī aicinu skatīties, sekot līdz, kādas ir jūsu stratēģijas. Vēl papildinot Martinu, bet par stratēģijām es došu kolēģiem runāt, jo es ļoti daudz jau norunāju. Kādreiz tas nav tā kā es gremdējos nostalģijās atmiņās, bet kādreiz mēs patiešām paši daudz labāk varējām prognozēt laikapstākļus. Tā zinātība, kas ir bijusi kādreiz par laikapstākļiem, piedod Martinu, bet neatsver nevienu modelēto prognozi. Un es zinu, mans vectēvs paskatījās debesīs, un viņš zināja, vai ir to lietu sargu vajadzība ņemt vai neņemt. Mēs bijām daudz vērīgāki, mēs tagad pārāk uzticamies tehnoloģijām, mēs esam pazaudējuši to vērīgumu, jo patiesībā ik viens no mums var būt mums katrā iekšējais meteorologs ir, ja mēs vēl zinātu, paskatoties, kāda veida mākoņi ir vai mākoņainībā, kāds ir vēja ātrums, vēja virziens, mēs varētu arī iztikt bez šīm kartēm, bet, protams, daudz ērtāk un patīkamāk un tāds. Bet tā manā viens padoms, jo tur var 2-3 stundas par to runāt, ir kritiski domāt. Tas ir pats svarīgākais. Domāt līdzi, analizēt informāciju, klausīties dažādus podkastus, atrast, kam tu tici un salīdzināt informāciju dažādu. Un man liekas, ka tieši tā kritiskā domāšana un domāt sistēmā, nevis atrauti tikai Latvijas kontekstā, bet par klimatu jārunā vismaz Eiropas kontekstā, ja ne vispār globāli. Un tāds mans vēlējums ir domājiet kritiski. Tas man varētu ļoti labi sēd ar manu atmiņu. Mēs jau tā kā drusku mums paralēli lietas tādas par atmiņām, kad es biju maza un par to, vai mēs spējam paši prognozēt laikapstākļus. Man mamma teica, līs lietus, es jau gribu iet ārā daudzīties. Mamma teica, skaties uz peļķi. Ja peļķē veidosies burbulīši, tātad lietus beigsies. Es nezinu, vai tā ir taisnība vai nē, vai tas bija mammas triks, lai man vienkārši kaut kā noturēt pie kaut kādas darbības un lai es viņai lieku mierā. Bet man likās, ka tas strādā, ka tad, kad lietus laikā peļķē veidojas burbulīši, tad lietus tūlīt beigsies. Un es atceros, es tiešām tā darīju, un es pa saviem draugiem stāstīju, ka tā ir jāskatās. Bet es nezinu, vai tas strādā. Tas varbūt ir placebo. Jā, jūsu ieteikumi?
Klimata pārmaiņām šķiet, ka viens cilvēks īsti nevar sagatavoties. Tā ir tāda lielāka sistēmas problēma. Tāpēc gan jau, ka vissvarīgākais katram no mums, un arī ko es visiem novēlu, ir censties pirmkārt iet vēlēt, kad ir jebkāda veida vēlēšanas, vēlējiet un izvēlēties cilvēkus, kuri cīnīsies par to, lai gan Latvija, gan plašāk jau Eiropas Savienība un tā tālāk strādā pie visām šīm problēmām, pie pielāgošanās klimata pārmaiņu, jo kaut vai mazas, bet klimata pārmaiņas būs, jau ir. Bet personīgi es arī, lai samazinātu šo savu, tā teikt, ekoloģisko pēdu, tāpat kā Martins, es izmantoju vai nu kājas, vai riteni, vai sabiedrisko transportu, mašīnu ļoti, ļoti reti, tikai kad vajag. Bet ikdienā, lai sagatavotos laikapstākļiem, pielāgotos, svarīgākais ir tīpaši ar riteni braucot, un arī vakar es izbaudīju šo, man šķiet, ka pirmo lietus gāzu savas ādas, vienkārši pieņemt, ka tu būsi mazliet slapš. Kaut vai ir normāla jaka, ir normāls bikses un apava viss tā, bet mazliet slapš tu būsi, un vienkārši, ja tu to pieņem savā tā kā psihiski galvā, tad arī varbūt tev tik ļoti tas netraucēs. Aizbrauks mājās, nosusināsies, drēbes izžāvēs, viss. Protams, tas ir uz tādu īsu laiku, ja tev ir ilgi jāpavada, piemēram, darba dēļ laiks ārā, tad tā ir mazliet cita lieta. Tāpēc arī ir darba drēbes, kas ir, bet tā jau ir cita lieta. Tas laikam tā. Ko es par to ekoloģisko pēdu? Tas ir banāli, protams, pirmais atkritumu šķirojumi, kas jau tā kā bērniem ir, pirmais labi tās kājas sabiedriskais, bet es esmu pati vidiniece, un tā kā mums ir bijušo kursa biedru vidinieki, mēs tā kā visi esam, un mums ir bērni, un ik pēc viņiem nav viena vecuma, tad mums, piemēram, viens IKEA krēsliņš šobrīd kalpos jau 8. bērnam. Tā teikt, viņš netiek izmests. Tā doma tāda, ka ir dažas lietas, ka tu vari neizmest, kad ir forši, kad mēs vienkārši mainamies. Hei, tu uzzini, ka nākamais gads, negrib to krēsliņu, viņš ir labs. Tur tikai bija jānopērk tāda, cik ko ielikt iekšā un aizien. Tā ir, sanāk, vecākam bērnam jau ir 13, jaunākam reku būs tikai vēl gaidāms viņš ir. Tā kā, un ir daudzas lietas arī drēbēm. Man pa maz es atdodu tālāk tās, kas nenokās, un sanāk tās drēbes iziet pa cauri 3 bērniem. Ir tāds nenovalkājums, tās, nesauksim, nevienu nepopularizēsim firmas, bet ir kas, mēs nododam tālāk. Tā kā nepērkam tās lupatas, tā teikt, tik daudz, bet tu vari nodot tālāk. Tas jau vien ir tā ietekme, ka tu neizmet arī tik daudz tos atkritumus, bet ka daudziem zināms, šitas vairs nav stilīgs, metam ārā. Es arī tā kā cenšos drēbes, man ir apavis, viņas nonēsāšu līdz miskas dievam, tur tiešām būs uz atkritumu šķirošanu, ka tur var. Tas ir no klimata, par pārējo, par darbu kā sinoptiķim. Jā, tā kā es gribēju pateikt visiem, mums ir arī aplikācija, ne tikai mājaslapa. Ir šī aplikācija, kur katrs iedzīvotājs var sev tā kā novilkt sarunu valodā, un tur var uzstādīt šo vietu kādu, tur vairākas reģionus, un tur arī uzreiz pienāk šis brīdinājums. Es zinu, ka daudz ir pieraduši uz to 112, tā kā kuriem ir aplikācijas, bet ātrāk tie brīdinājumi atnāks tieši tajā mūsu aplikācijā. Un sevišķi, ja jūs tajā reģionā, ja jūs nebūsiet tilts, ja jums būs Rīga un būs Latgalē, jums neatnāks šis brīdinājums nemaz. Jūs neko nezināsiet. Jūs varat arī atlikt vairākus tos punktus, un jums pienāks visi tie brīdinājumi. Bet tā kā arī aktuālie brīdinājumi, jums notifikācijas atnāks. Un es zinu, ka daudz cilvēku, man liekas, sinoptiķu profesija tā ir viena no, tāpat kā deputāti, viena no visvairāk apspriestākām, tā teikt, noliktākām profesijām ir, un kad katrs uzskata jau, ka sinoptiķi katram tam telefonu sūta tās prognozes, bet katra telefona kompānija izmanto to savus. Es zinu, kad ir izpētīts, kad Apples ņem, viens bija izpētīts, kad ISMWF prognozi, Samsungam viņš turpat pētīja neatrada, kas apakšā ir, un pārējiem Redmi vispār arī nebija izpētāms, tāpēc nav zināms, no kurienes tas nāk, bet kāpēc sabiedrībā visi sinoptiķi man šito stāsta, bet tas nekas, ka tas nav saistīts nekāds, ar sinoptiķiem, tas ir vienkārši modelis, kaut kāds X modelis, kurš sūta tev tavai lokācijai, tajā to iedomāto. Nevis iedom to prognozi, ko viņš prognozē tajā, bet tas nav, tur cilvēks nav bijis klāt, nav pielicis savu to. Tad otrs, kur es gribēju vēl pateikt, ir laiks, ka par tām bildēm, tas mums ir ļoti nozīmīgi, tie tā saucami arī šobrīd daudz tiek veidotie ietekmes brīdinājumi. Tā kā mums stacijas, tas nav noslēpums, ir automātiskās. Stacijas nespēja uztvert, ka tā ir krusa. Viņa, ir kaut kāds algoritms, ka viņi var parādīt, bet tur nevar. Tur ļoti nodara cilvēku fotogrāfijas. Tur tiešām bija citreiz izplatīts brīdinājums krusa.
nekā nav, bet beigās cilvēki atsūta bildes, jā, ka tur tiešām bija krustā, tad tas brīdinājums ir kādam derējis. Tāpēc, kā paldies Mārtiņam par to skaidrojumu par to lielo krustu, jo mums arī bija, ja nemaldos, oranžais brīdinājums, sarkanais nebija, vai sarkanais bija? Jā, tieši tā, un tad, jā, tur ļoti labi parādīja, tu savā mājaslapā, Facebook, ar tev sekoju līdzi, ka tu tur parādīji, ka, visi, jā, bet atkal viss garām, bet tu tieši parādīji, ka reku, man nekā, kaimiņam reku tā krusa. Te arī banāls piemērs jūlijā, mēs, tā kā zinām, mums office ir Maskavas ielā 165 un Akropola nav tāla. Man mamma zvana, tāds lietus gāž, ārprāts, viss balts, un man tāds, es uz 1,5 kilometru attālumu, es atveru loku, saku, ko tu mamma sapņo? Es saku, saulīt spīd. Te gāž, tā kā ar spaiņiem, tādas peļķis, un tas ir 1,5 kilometrs. Tāpēc, ja prognozēju pateikts, Rīgā būs lietus, varbūt Pārdaugavā līs, te centrā ne, bet es pat runāju par 1,5 kilometru. Tā kā arī citreiz tu brauc, tas pats pa Mīglu mums Pārdaugavā, es pati dzīvoju. Vienkārši tu neko neredz, pārbrauc televīzijas tornim. Skaists saulīt spīd no rīta. Tas ir viss tā kā jāuztver kritiski, kas ir, kāda ņātnes teica, tev jāpriecēs, ja to tā krusa netrāpīja, bet tas brīdinājums tika izplatīts, lai tā kā brīdinātu, ka pastāv iespēja. Tāpatās arī, kad ir ziemā par sniegiem, mums ir tie jaunie ietekmes brīdinājumi, ka tur ļoti skatās, ja, piemēram, naktī kaut kādas brīvdienās, kurš tur naktī visi gulēs, viss kārtībā. Pirmdienas rīts, stiprs sniegs, tātad tur ir jāizplata. Pat varbūt tas sniegs nebūs tik traks, bet ir jāizplata augstākais brīdinājums. Tikai tāpēc, ka visi brauks uz darbiem, būs uz skolas, un visi zina, atliek mazam sniegam un vienkārši hauss uz ceļiem. Tev pat nevajag tos mazliet ekstrēmos 20 centimetrus, pietiks ar 3 centimetriem, un no rīta sāksies hauss. Neviens nav gatavs tā kā ziemai, kā mūžīgi, Tāpēc, ka var sakot mājaslapai mūsu un domāt kritiski, kad sinoptiķi nav tik slikti, mēs cenšamies. Bet... Īstenībā es varu teikt, ka šovasar vairākas reizes tieši tie brīdinājumi, kas atnāk caur aplikāciju, ir vairākas reizes bijuši ļoti precīzi, ka atnāk tas tuvākās stundas, 3 stundu laikā, un tad tieši tā arī sāks, tā kā būtu kāds pasūtījis. Tātad mums pašiem vajag apbruņoties ar adekvātākām negluži ierīcēm, bet adekvātākām platformām, kas mums tiešām palīdzēs. Nevis paļauties uz Samsunga kaut kādām paziņojumiem, iebūvētajām automātiskajām lietām, kurām nav zināma sakne, bet piesakot Mārtiņam Twitterī vai X-ā vai jebkurā citā sociālā platformā, lejuplādēt LVGMC lietotni, ieiet mājaslapā, nevis paļauties uz kaut kādiem mistiskiem brīnumiem. Un arī pašiem sakot līdzi, kā teica, redzēt, kas notiek ārā, pašam padomāt. Vai akmenis ir slapjš vai sauss? Jā, un otrs, ja drīkst pieminēt, tas laiks atļautais, ka tad, kad jūs arī rakstat, lasat, atvainojos visādos mēdīju portālos, bieži vien ir rakstīts sinoptiķi prognozē. Bet tur man gribās teikt, ja tie sinoptiķi neesam domāti tā kā LVGMC, ja tas nāk no mūsu puses, ir obligāti, mums ir jāsaka LVGMC, prognozē vai sinoptiķi. Tā parasti sinoptiķi, es bieži, te bija tas starpgadījums, kad to man bricim klupu virsū par to karsto vasaru, ka šī būs, bet tur arī beigās sāka pētīt, ka tur kāds kaut ko paņēma un palaida pīlītes tautās. Kaut gan tas nebija vispār, mēs beigās skatījāmies, nedeva mums nemaz nekādu karsto vasaru, mums deva virs normas, pat bišķi zem normas, tur tie modeļi jau tad prognozēja. Bet cilvēkiem pietika, un tagad Toma ienīst, un sinoptiķis ienīst, jo taču karstāko vasaru mums prognozēja, bet tas nekas, ka tas nebija mums, un tur satēnojas kāds paņēma no kaut kurienes un izplatīja, kas sinoptiķi. Un tad līdz ar to mums visu laiku, rupi sakot, samazgas nāk gandrīz katru dienu. Arī pēpastiem darba un visādi, kas sinoptiķi saka visvairāk. Jā, tā mediju pratība arī ir ārkārtīgi svarīga. Un tas pēdējais teikums, ko es gribēju pateikt, kad zinātne nav statiska. Tas, ko mēs zinājām vakar, to mēs zinājām vakar, un rītdien iespējams mēs zināsim vēl, un visticamāk mēs zināsim daudz ko vairāk, un arī modeļi un prognozes būs daudz precīzākas. Un tas ir jāpaturprātā, ka tas arī ir mainīgs un dinamisks process, un jo vairāk datu ienāk, jo precīzāk mēs varam prognozēt, jo vairāk mums ir zinātības, jo vairāk mēs varam dot pārējiem, bet jums ir jūsu uzdevums ir patiešām kritiski izvērtēt un skatīties arī vārdus un uzvārdus, vai tur kaut kas ir, jo tas jau, man liekas, tā anekdota par britu zinātnieku saka, tas jau ir aizgājis ļoti, ļoti, ļoti tālu, un tāpēc vajag meklēt uzticamu informāciju un sakot līdzi, un zinātnē mainās. Tas arī fakts. Un iespējams tas, ko mēs runājām šobrīd, pēc 10 gadiem vairs nebūs relevants, jo mums būs jauna veida zināšanas un izpratne par procesiem. Jo klimats, vēlreiz saku, ir ļoti, ļoti sarežģīta sistēma. Uz šīs nots par to, ka viss ir sarežģīti. Mēs redzam, ka arī ārā viss ir sarežģīti. Es ceru, ka
rudens mums būs labs. Vismaz septembris pagājušā gadā bija netipiski silts. Vissiltākais septembris, un varbūt septembrī paveiksies nedaudz vēl nevilkt tik ātri vējakas, bet varbūt arī nepaveiksies. Būs kā būs. Līdz ar to paldies jums, ka jūs atnācāt šodien un dalījāties savās zinībās ar mums un meklēt atbildi uz jautājumu, kas tas vispār bija nosaukumā Latvijas vasara un vai būs ziema. Savukārt skatītājiem un klausītājiem paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos nākamajā reizē, kad mums atkal noteikti būs jautājums, kas tas vispār bija, un mēs atkal mēģināsim saprast notiekošo. Paldies un uz redzēšanos!